Šodien es daudz nerunāšu, tāpēc, ka 4 gadu garumā esmu daudz runājis jūsu priekšā kā klases audzinātāja un sporta skolotāja. Vispirms gribu pateikties liktenim par iespēju, ka biju kopā ar jums. Jūs bijāt mana pirmā audzināmā klase, un paldies, ka ļāvāt man augt kopā ar jums. Esmu pateicīga par kopīgajiem smiekliem, izaicinājumiem un atmiņām, kas ilgi paliks kopā ar mani. Ar jums nekad nebija garlaicīgi. Es ceru, ka spēju jums kaut ko dot un iemācīt. Reizēm jūs bijāt nedzirdīgi uz vērtīgiem padomiem, bet tā taču ir dzīve. No kā veidojas dzīve? No mirkļiem, sajūtām, no ceļiem un strupceļiem, no pienākumiem, no izdarīšanas, no neizdarīšanas, no iegūtā, no zaudētā, no ilgošanās nepalaist garām un tomēr garām palaišanas, no izvēlēm, kas veido ceļu un nejaušībām, kas to maina. No tā visa veidojas dzīve. Vēlos jums novēlēt, lai jūsu dzīvē viss, kas sākas ar ne, būtu pēc iespējas mazāk. Lai nekas netraucē veikt lielas lietas un katrs šķērslis jūsu ceļā pārto par soli uz priekšu. Nevienmēr viss notiks pēc plāna, bet tieši tas padara dzīvi interesantu. Galvenais ir saglabāt cilvēcību un ticību sev. Veidojiet savu dzīvi, par kuru jūs paši būsiet lepni, lai jums viss izdodas. Liels paldies vecākiem par rūpēm, atbalstu un mīlestību, kas palīdzēja mums nonākt līdz šai dienai. Tāpat gribu teikt kolēģiem par ieguldīto darbu paldies un par dotajām zināšanām. Kā arī visiem gribu novēlēt skaistus šos svētkus un saulainu vasaru. Paldies!